Okay, tad mēs šodien esam Jaunie un podcastu studijā un ierakstām podcastu kopā ar raidījumu vadītāju Edgars Kuļiņiču. Sveiki visiem un divām meitenēm, tātad Lindu un Līvu. Lindas meitenes pārstāv projektu Future Heroes, un tad es arī lūkšu meitenēm pastāstīt vairāk par pašu projektu. Lūdzu. Future Heroes ir projekts, kur piesakās 50 meitenes, un viņas tiek sadalītas pa grupām. Vienā grupā ir 5 meitenes. Un katrai grupai ir jāizveido vai nu projekts, vai nu produkti, kuru viņas vēlas pārdot. Katrai grupai tiek iedots viens mentors, kurš palīdz attīstīt ideju. Jā, mēs esam grupā Fashion 4. Mēs šobrīd esam tikai 4 meitenes, jo viena aizgāja. Un mēs veidojam apģērbus no veciem. Vēlamies iedvesmot jauniešus, lai padomā divreiz pirms met ārā drēbes. Un taisīsim milzīgu pasākumu, kur būs iespējams apstīties, ko var izveidot no apģērbiem. Jā, ok. Kas ir milzīgs pasākums? Kādā mērogā tas ir domāts? Milzīgs pasākums, tas ir domāts mūsu modes skate, kur tāda tiks arī atrādīti šie apģērbi, ko mēs paši izveidosim no vienreiz jau lietotiem apģērbiem. Un uz pasākumu būs apmēram 120 viesu. Ok, tas izklausās ļoti forši. Pastāstiet mazliet par pašām jums, kas jūs esat, kur mācaties, no kurienes nākat, kurā pilsētā dzīvojat un tā tālāk. Esmu Līva, dzīvoju Rīgā, mācos Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolā 8. klasē un brīvajā laikā dejoju baletu un nodarbojos ar kickboksu. Ok, tad iznāk, ka 8. klasē jau var pieteikties projektā un īstenot kaut ko tik grandiozu. Jā. Ok, forši. Un Linda, kā ar tevi? Es mācos Madlienas vidusskolas 10. klasē un gleznoju un kolekcionēju vinilu plātes. Man patīk vienkārši organizēt pasākumus. Jā, ok. Un cik ilgi jums top jau šis projekts? Kāds ir tas termiņš, kādā viņš jāorganizē? Pati Future Heroes programma norisinās 6 mēnešus. Tas arī ir tas dotais laiks katrai komandai izveidot šo projektu vai produktu. Un mēs jau kopš oktobra darbojamies. Ok, forši. Un kā jūs nonācāt pie tādas idejas organizēt kaut ko tādu? Jo parasti, vismaz manā pieredzē, daudz kas saistīts ar apģērbiem, tāpēc jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt tieši par šo. Mums vienkārši bija jāizdomā ideja, un visām patika mode un vispār ilgspējība par apģērbu. Jā, tā mēs nonācām līdz šai idejai veidot modes skatu, jo tas ir saistībā ar ilgspējību apģērbu. Ok, un tad iznāk, ka šo 6 mēnešu laikā jūs organizējat projektu un izveidojat šos apģērbus, vai kā viņš strādā tieši? Paskaidrojiet par to, jo, cik es sapratu, jums ir apģērbi, kurus jūs pašas veidojat, vai apģērbi, ko veido šie modes skatas dalībnieki? Mēs iegādājamies, piemēram, lietotus apģērbus, vai arī mēs viņus saņemam no kādiem draugiem, vienkārši nevajadzīgi apģērbi, un mēs viņus pārtaisam, pārveidojam, izveidojam dizainus, oriģinālus savus un taisam šo modes skati. Okay. Un tad atkal jautājums par to apģērbu taisīšanu. Kurā vietā, kur jūs to darat? Jo, cik es zinu, ir jābūt kaut kādām specializētām vietām, šujmašīnām un tā tālāk, lai to paveiktu. Un jā, es gribētu uzzināt arī par šo. Apģērbus mēs šujam mājās. Tātad šeit šodien mums nevarēja pievienoties mūsu 2 komandas meitenes, bet Darija un Sindija un arī es tā skaitā, mēs paši šujam šos apģērbus. Jā, ok. Tad atkal jautājums par to šūšanu. Kāds ir tas process, kā jūs nonākat no idejas līdz gatavam apģērba gabalam? Kā tas process notiek? Vai jūs kaut ko pašas arī domājat, vai atrodat kaut kādas idejas internetā, vai arī tas ir tikai jūsu darbs un jūsu dizains? Protams, mēs smēļamies iedvesmu arī no citiem avotiem, bet es droši varu teikt, ka visu meiteņu dizaini ir bijuši oriģināli. Tātad kaut kur uzzīmēti vai uzskicēti un tātad realizēti. Nav tādu konkrētu
piemēram, piegriežņu, kam mēs sekotu, vai, nezinu, kaut kādu modes kliedzieni, kam mēs arī sekotu. Mēs vienkārši kā paši iedomājamies, ko varētu pamainīt šim apģērbam, ko varētu uzlabot, pielikt. Jā, ok. Un tad atkal jautājums Līvai, kāds ir tavs ieguldījums komandā un ko tu dari? Es nodarbojos ar komunikāciju, ar sponsoriem un sadarbībām. Ok, tad jums arī ir jau kaut kādas sadarbības un sponsori. Jā. Varbūt pastāst mazliet vairāk par to. Mums ir sadarbība ar ādažu čipšiem. Jā. Tad ir ar piparmētru. Viņi veido tādas kartiņas dāvanu. Kas mums vēl ir? Mums atbalstītājs galvenais ir Zaļā josta. Jā, tas ir ir jūsu sponsori, nevis Future Heroes nodrošinātie. Jā, jūsu. Ok, forši. Tad jautājums atkal mazliet par pašu programmu. Kas ir programmas rīkotāji un kas atbalsta pašu programmu? Future Heroes rīkotāji ir Aina. Un pašu Future Heroes atbalstā British Council un SEB banka. Jā, ok. Un kur tā vispār darbošanās norisinās? Tieši jūsu mājās vai arī kaut kādā konkrētā vietā, kur jūs braucat un darat un taisat? Notiek 10 darbnīcas šo 6 mēnešu laikā, angliski workshops, kur mums tiek iemācītas daudz spējas un lietas ar piesaistītiem profesionāļiem. Un šīs nodarbības notiek gan klātienē, gan attālināti. Pēdējā nodarbība bija SEB inovāciju centrā Rīgā par finanšu pratību. Tad, šo 6 mēnešu laikā meitenēm tiešām tiek dotas iespējas un zināšanas kļūt par nākamajām līderēm. Jā. Es arī pats esmu kaut ko dzirdējis tieši par šo programmu, un es tiešām ieteiktu visiem piedalīties tajā, jo tā nodrošina tiešām augsta līmeņa profesionāļus, un tā ir ļoti, ļoti laba programma. Es arī pats esmu bijis SEB inovāciju centrā, kur arī mēs taisījām vienu projektu, bet ne par to stāsts. Tad jautājums vairāk, kādi ir jūsu nākotnes plāni un ko jūs gribat sasniegt tieši ar šo projektu? Vēlamies parādīt apģērbus, kas būs un kas ir iespējams. Un Instagramā varbūt taisīt tādus kā tutoriālus, kā to var uztaisīt, lai cilvēki no mājām var paši pārveidot apģērbus un parādīt, ka tas nav nemaz tik grūti. Bet vispār pēc projekta beigām, kas būs aprīlī, kad beigsies Future Heroes programma, mūsu mērķis ir turpināt iedvesmot jauniešus par šo tēmu. Tātad, ja mums, protams, būs iespēja un laiks, tad mūsu mērķis ir tiešām braukāt apkārt pa jauniešu centriem, kā mēs to saucam. Jo mums diezgan veiksmīgi aizvadīts pasākums bija janvārī Mārapas jauniešu centrā. Un tiešām jaunieši ir tā sabiedrības daļa, ar kuru netiek par šo runāts. Jā, ok. Un par tiem jauniešiem runājot, vai jums ir kaut kādas jau aktuālas sadarbības tieši ar jauniešiem, vai jūs kaut kādus pasākumus organizējat vai neorganizējat, vai jūs pašas arī rakstiet skolām par kaut kādām meistarklasēm un tā tālāk? Kā jau es teicu, mums ir Mārapas jaunieši, kas mums ir tiešām liels atbalsts. Vēl joprojām, un cerams arī turpmāk. Mēs esam arī komunicējuši ar Rogas jauniešiem. Tieši tāpēc mums arī ir šī iespēja ierakstīt šo podkāstu tagad. Bet mēs paplašināsimies, un mums viss izdosies ar Jūrmalas jauniešiem, cerams arī. Un mēs turpināsim. Jā, ok. Tad jautājums jums pašām atkal par to, kāpēc tieši apģērbs un ko jūs gribat risināt tieši ar šo apģērba problēmu? Mēs vēlamies novērst vairāk vides piesārņojumu, jo apģērbs ir ļoti liela daļa no tām. Dēļ ātrās modes visu laiku ražo apģērbus, un mēs mēģinām to novērst, lai nepērk visu laiku jaunus, bet no vecajiem uztaisa jaunus. Jā, ok. Tas man ir skaidrs. Tad atkal mazliet atgriežoties tieši
jūsu, tā teikt, uzņēmēju darbības vidē, vai jums arī ir doma radīt jau kaut kādu reālu uzņēmumu un reāli kaut ko tirgot? Mums bija viena ideja izveidot tādu kā pavāru grāmatu ar apģērbu, kā to var izdarīt, kā var pārveidot kā šūšanas piemērus, kā tutorials, angliski runā. Jā. Tas ir viss, un tad jūsu biznesa struktūra sastāv, ka jūs pārdotu šo grāmatu, vai ne? Jā. Forši. Un tad varbūt varam mazliet parunāt par tām jūsu skolas gaitām. Kā jūs mācāties? Es jau uzzināju, kur jūs mācāties, bet jautājums būtu, ko jūs vēl aktīvi darat un ar ko jūs vēl nodarbojaties. Jo es, cik saprotu, jūs nenonācāt līdz Future Heroes, tā es kaut ko izdarīšu un viss, bet jūs droši vien arī esat kaut ko darījušas līdz tam, un tad ir tikai šis projekts. Pastāstiet mazliet arī par to varbūt. Kā jau Līva teica, šim projektam tiešām ir ļoti skarba atlase, kur piesakās meitenes no visas Latvijas. Un tas, ka mēs tikām šajā programmā, tas tiešām bija tikai tāpēc, ko mēs darām ārpus skolas vai skolas ietvaros. Un par sevi es teiktu, ka es darbojos Eiropas vēstnieku skolu programmā, darbojos kādreiz arī Madlienas jauniešos. Un man patīk vienkārši redzēt, kā idejas pārtop realitātē. Un Līva, kā ar tevi? Man par brīnumu šis projekts ir pirmais tāds, kurā es piedalos, jo mums skola nav īsti aktīva šajā nozarē. Mums neizsūta pieteikums, jo kā daudzām meitenēm pieteikums izsūtīja uz skolu, ka var pieteikties šajā projektā. Es par šo uzzināju no mammas draudzenes. Un vēlējos pieteikt, un tiku iekšā. Es esmu ļoti priecīga, ka tiku iekšā. Un tad tur iznāk, ka sākumā jāizpilda kaut kāds pieteikums, un tad tur ir atlases kārtas, vai ne? Un tad jūs tiekat iekšā programmā. Kā tur norisinās vispārībā tā pieteikšanās? Pieteikšanās ir diezgan gara. Tur ir ļoti daudz punkti, kur ir jāpieraksta, kas tu esi, kāpēc tu gribi pieteikties un ko tu vēlies darīt. Un tad arī viņi dēļ šīm anketām arī sadala grupas pa meitenēm. Jo, ja tu, piemēram, izvēlējies modi, tad visdrīzāk tiksi grupā, kur meitenes arī izvēlas modi, lai nav šie strīdi, ko vēlas darīt projektā. Tad iznāk, ka arī jūs pirms tam nebijāt pazīstamas vai bijāt? Nebijāt, jā. Tad tā ir jaunu draudzību iegūšana un kontaktu iegūšana, vai ne? Jā. Arī pluss ir tas, ka esam no visādām Latvijas pilsētām, un tad mēs varam iepazīt, kā ir citās pilsētās skolas vai šie projekti visādi. Jā, tad jautājums Lindai varbūt tās mazliet pastāst par Eiropas jauno vēstnieku programmu. Es neko īstenībā daudz nevaru pastāstīt, jo es vispār sāku mācīties Madlienas vidusskolā tikai septembrī, kas nav devis man to laiku vēl tā kārtīgi padarboties, bet man bija iespēja organizēt un plānot un vadīt Eiropas skolu salidojumu Ogres novada skolām. Forši. Tad es vēl esmu piedalījies arī tādos Erasmus projektos, vai arī tu esi bijusi kaut kādos? Jā, es novembrī biju Francijā. Tas ir vienīgais, vai ne? Jā, jo es sāku mācīties Madlienā. Tad iznāk tikai dēļ Madlienas, tad arī aizbrauc uz Erasmus, vai ne? Jā. Forši, Madliena rullē tātad. Tātad, jā. Varbūt tās mazlietiņ arī par to, kā jūs atšķiraties no citiem un no citām grupām. Es pat nezinu īsti, jo mums šogad ir ļoti daudz komandu, kurām diezgan līdzīgas idejas. Bet man liekas, ka mēs esam arī ļoti aktīvas ar savu projektu. Varbūt arī ar to mēs atšķiramies, un ka tā ideja nav tik ļoti populāra starp jauniešiem. Viņu cenšas attīstīt drēbju uzņēmumu, kā piemēram H&M vai citi uzņēmumi. Jā. Mūs iedalījās komandās balstoties uz ANO mērķiem. Un vienkārši ir tāda saktība, ka šogad tieši daudz meitenes ir atzīmējušas vienu un to pašu ANO mērķi, kas ir bijis par šo ilgtspējību vai dabu. Tagad konkrēti nepateikšu.
Un mums ir grūti tādā ziņā izsisties. Okay. Un tad par to izsišanos jautājums. Kā jūs vispār nokļuvāt, kā jums nāca tā ideja piedalīties? Es saprotu, ka jums kaut kas ieteica, tad ieteica šo projektu, bet kādi ir tie jūsu mērķi uz kaut kādu labāku dzīvi, pieņemsim? Es pieteicos, jo es gribētu nākotnē saistīt savu dzīvi ar biznesu un uzņēmējdarbību. Man liekas, ka šis ļoti, ļoti noder lai iegūtu tās pamatspējas visai šai uzņēmējdarbībai un attīstībai. Es pieteicos, jo skolā tika atsūtīta informācija par šo programmu, un tur vispār bija situācija tāda, ka es pieteicos, jo esmu ļoti spēcīga grafikas dizainā. Un man interesēja, kā būtu, ja, piemēram, būtu savs tāds maziņš uzņēmums vai kaut kāds projektiņš, kurus varētu marketingu arī. Bet pirmā man doma, kad saņēmu e-pastu, ka es esmu akceptēta, man bija pirmā doma, ka jāatsakās. Un, paldies, ka es neatteicos, jo es nebūtu satikusi Līvu un pārējās mūsu komandas meitenes. Kāpēc tu gribēji atteikties? Es baidījos, ka man visa varētu būt pa daudz. Pa daudz, jā. Man arī ir bijuši tādi dzīves posmi, kad ir ļoti daudz, kas jāizdara, bet pēc šiem posmiem, kad tu kaut ko paveici, ir tas atkal gandarījums, ka tu esi tur aizgājis, ka tu esi tur piedalījies un ka tu esi to paveicis, vai ne? Tad jums arī šobrīd droši vien tā ir, vai ne? Noteikti. Jā. Jā, ir, jā. Ok, forši. Tad atkal par to mazo uzņēmēju darbību un par biznesa vidi. Kā jūs tieši gribat nākotnē iesaistīt šo biznesa vidi sevi un savā darba organizēšanā? Es vēlētos taisīt biznesu, visdrīzāk saistībā ar medicīnu, bet vienalga tas ir bizness, un biznesā vajag spējas, lai to uztaisītu. Tas nav tik vienkārši. Un šeit es tās varu iegūt, un tas ir ļoti forši, bet nav nemaz tik viegli. Piemēram, mums ir jāpiesaista sponsori, lai mēs varētu attīstīt to ideju un būtu labākas. Jā. Šis projekts un programma ir iemācījusi man pārvarēt savas tādas, varbūt, iedomātās bailes no telefona zvaniem, kas izklausās ļoti dīvaini, bet tā ir patiesība. Jo, kad mums bija jāmeklē sponsori vai kaut kādu pasākumu jāorganizē, tad mēs ar Līvu vienkārši zvanījām pirmajiem telefonu numuriem, kurus mēs varējām atrast. Mums ir bijušas tādas situācijas, ka Līvai zvana nepazīstami numuri, un tāda Linda zvana, varbūt tie bija sponsori. Jā, par šiem telefonu zvaniem runājot, tā nav diezgan dīvaina tēma, un tas noteikti, es domāju, visiem. Man arī, piemēram, pat zvanot ārstam, ir bail viņam uzzvanīt, jo es nereāli baidos no ārsta, ko viņš varētu teikt un ko viņš varētu domāt par mani, kad es uzzvanu un pasaku, man sāp zobs, man sāp celis un tā tālāk. Tā kā šis ir normāli, un zvanīt sponsoriem un baidīties no tā zvana ir pavisam normāli. Tā kā, jā, un tad jautājums par to, vai jums ir bijusi iepriekš kaut kāda pieredze vai saistība tieši ar uzņēmējdarbības vidi? Man vispār nē. Vispār nē, tad nē, jā. Ok, un Linda, kā ir ar tevi? Es īsti nevaru tā iedomāties, bet varbūt tas bija bērnībā, ka es kaimiņam končus tirgoju. Tā bija vienīgā uzņēmējdarbība. Ok, Līva, tu mājās arī nekādus tirdziņus nerīkoji bērnībā, nepārdevi kaut kādus šampūnus no... Īsti nē, bet varbūt skolā Mārtiņdienas tirdziņi atskatās. Ok, tas arī skaitās. Labi. Un par jūsu ārpusskolas aktivitātēm, kādas tās ir, un vai jūs arī kaut ko nodarbojaties, vai iet kaut kādas zīmēt, vai spēlēt kaut kādus mūzikas instrumentus, vai dziedāt, vai tas paliek kaut kur otrā pusē? Es dejoju baletu jau ļoti ilgu laiku, jau kaut kādus 8 gadus. Tikai šogad sāku nodarboties ar kickboksu, bet nav tik grūti apvienot ar šo programmu. Ja atvēl tam laiku, tad jā, nav tik grūti. Ok, pastāsti mazliet par to kickboksu, kas tur notiek un cik ilgi, cik es saprotu,
tu ej kickboksā neilgi, vai ne? Un kā tu tieši nonāci līdz kickboksam? Kāpēc? Jā, es eju ļoti neilgi, tikai kādus 2 mēnešus. Es tiešām nezinu, kā man ienāca šāda ideja prātā, bet man ļoti patīk. Tas tiešām ir ļoti forši. Es iesaku visiem pamēģināt, jo, ja emocijas sakrājas ikdienā, tad ļoti labi tās var izlaist. Tas ir tikai pēc emocijām, ja tu vari izdauzīties tur kārtīgi un izsist tās emocijas. Ok, Linda, kā ir tevi? Es daru daudz, un es to saprotu, bet no ārpusskolas aktivitātes, jā, tas varētu būt īstenībā tas pats Fashion for, tas ir ikdienas darbs. Tas ir no 8 rītā līdz 9 vakarā darbs. Tas ir tiešām. Bet es kādreiz tiešām, vismaz pagājušajā gadā iesaistījos Ogres jauniešu domē, bet varbūt daļēji, varbūt nē, dēļ Fashion for man nācās šo pamest, jo jā, tas aizņem diezgan daudz laiku. Bet ne jau tikai tāpēc, ko es vēl daru. Jā, tie paši Eiropas vēstnieki, tas arī ir ārpus skolas savā ziņā, bet es eju uz gleznošanas kursiem. Nezinu, badmintonu spēlē. Ok, labi. Tad mazliet atkal par jūsu projektu. Un par to mērķa auditoriju. Kādiem mērķiem jūs esat izgājuši cauri un kādi ir tie cilvēki un auditorija, kam jūs piedāvājat savu projektu? Vai jūs tiecaties tikai uz sieviešu apģērbu vai arī sieviešu un vīriešu apģērbu? Kā tas ir? Tagad tiek šūti tikai sieviešu apģērbi. Mēs vēlamies iedvesmot jauniešus, bet es domāju, ka citi arī no tā iedvesmojās. Okay, un kādi ir jūsu pašreiz sasniegumi? Vai jums ir tādi vai nav tādi, vai jūs tiecaties uz tādiem, vai jūs netiecaties? Protams, ka sponsori ieguva ir diezgan lieli sasniegumi. Pasākums Mārupas jauniešu centrā arī bija tā kā sasniegums. Jā, it kā vairs nekā. Jā, un sasniegums, ka jūs esat Future Heroes programmā, vai ne? Jā, tas arī ir milzīgs sasniegums, vai ne? Jā, tad es jums redzu, ka jums mugurā ir Future Heroes hoodie, un tad jums nodrošina visiem apģērbu Future Heroes, vai arī nē, vai tas ir jūs paši taisīts? Future Heroes nodrošina šos hoodiejus, bet tas ir vienīgā apģērba daļa, ko viņi mums dod. Jā. Ok, forši. Tad arī mazliet par jūsu ikdienu. Kāda ir jūsu ikdiena, ko jūs darat? Jā. Man tā kā dienas rutīna izstāstīt. Jā, aptuveni. No rīta parasti es pieceļos, pēdu brokastis, padomāju par Fashion for. Tad es dodos uz skolu. Un atšķirībā, kura nedēļas diena tā ir, ja tā ir pirmdiena, tad es dodos uz baletu uzreiz pēc skolas. Ja nē, tad, ja tā ir otrdiena, tad es dodos uz boksu. Bet šī Fashion for ietekme ikdienā tiešām ir, jo visur, kur tu ej, tu padomā, tu, piemēram, ieraugi kaut kādu uzņēmumu, un tev liekas jāuzraksta, jādabū sponsors. Jā, un Linda, kā ar tevi? Es varu pastāstīt par mūsu Fashion for ceturtdienām, kas, man liekas, ir visvairāk trakākā nedēļas diena. Tieši ceturtdiena, jo mana rutīna ir tāda no rīta skolā, pa dienu man līva raksta, tad man vēl e-pastā jāatbild ir. Man vēl pazvana kāds sponsors, un tad vakarā man ir Esi līderis programma, un tad mums ir ceturtdienu Fashion for meetings ar mentoru. Iznāk, ka jums arī ir mentors, un jūs tiekaties atsevišķi ar viņu sapulcē, vai ne? Jā, tad katru nedēļu mums ir sapulce ar mentoru. Dažreiz tās ir 30 minūtes, dažreiz tās ir sēdēšana līdz pusnaktī. Bet mūsu mentors ir pieredzējis un var mums tiešām palīdzēt. Jā, un jautājums par to, vai jūs neesat domājuši arī par citām programmām, nevis tikai par Future Heroes, bet piedalīties arī citos konkursos un citās programmās? Es nākotnē domāju, ka es noteikti kaut kur piedalīšos. Es jau skatos uz Erasmusu, jo tas izklausās ļoti forši. Tur es arī vēlētos kaut kad dzīvē vismaz vienreiz piedalīties. Jā, un Linda? Es domāju, ka, ja būs tāda iespēja, pieteikšos kā Big Sister
Future Heroes programmā, kas ir tātad šīs meitenes, kas pabeidz programmu, viņas palīdz nākamajām meitenēm, kas nāks. Okay. Un, Linda, tu stāstīji, ka tu esi aizbraukusi kādā Erasmus projektā uz Franciju. Ja? Pastāsti mazliet par šo Erasmus pieredzi un kāpēc tieši vajadzētu piedalīties tieši šajā programmā un ko tev tā ir devusi? Wow. Man tas bija galīgs jaunums, jo es iepriekš mācījos Lielvārdas pamatskolā. Es jau biju dzirdējis, ka Madlīnas vidusskolā ir šie Erasmus, un viņi ir tiešām iespaidīgi. Tas bija 2. mēnesis, kas bija skolā. Es galīgi neko nesapratu, kur es atrodos. Un pasaka, visa klase brauks uz Franciju, un man bija wow. Bet, protams, tā ir nedēļa. Un, es saprotu, ka daudz jaunieši domā, ka Erasmus tā ir tāda atpūta un brīvlaiks, brīvdienas ceļojums. Bet īstenībā tas ir tāds pats skolas darbs, kāds tas ir ikdienā. Vienkārši ir ceļošanas problēmas un ir vienkārši grūti, piemēram, autobusā 3 dienas nosēdēt. Tad tev jāiet Francijā uz kaut kādu privātu skolu. Tur tie jaunieši ir tādi savādāk nekā Latvijā. Okay, tad iznāk, ka jūs braucāt ar autobusu, vai ne? Jā, ja to rēķina atšķirībā tiem kilometriem, kas tiek novilkti taisnā līnijā no Rīgas līdz tam galamērķim. Un mēs braucām ar autobusu kaut kā 25 cilvēki. Tātad 3 dienas turp, 3 atpakaļ. Pa ceļam Brisele, Berlīne, Varšava un tad jau Francijā, tur Ziemē Francijā, Francijas laukos. Iespaidīgi, labi, 3 dienas nosēdēt autobusā. Jā, tad mazliet tas jautājums, kāpēc tieši piedalīties un ko šī programma dod pašam jaunietim? Tā pirmkārt jau ir tā pati iespēja, kad ir šī vides maiņa. Otrkārt, tas varētu būt, ka tu satiec šos citu valstu jauniešus, un jūs varbūt varat atrast kaut ko kopīgu, vai tie ir jaunieši. Jūs varat kaut kā sakomunicēt, kaut ko izdomāt. Bet, protams, tu daudz ko iemācies īstenībā, un tu redzi daudz ko, un tev visa dzīve īstenībā izmainās pēc Erasmus brauciena, ja tās domā plaši. Jā, Un Līva, tev piedaloties nākotnē, tu minēji arī Erasmus projektu. Kādi būtu tavi mērķi tieši šai dalībai? Vai tu gribētu tikai kaut kur aizceļot, aizbraukt, vai arī tu gribētu iegūt kaut kādu pieredzi un tev ir kaut kāds konkrēts mērķis, ko tu gribētu iegūt šī projekta laikā? Man vispār dzīves mērķis ir apceļot visu pasauli. Tāpēc es tiešām gribētu piedalīties Erasmusā, jo tur var daudz valstis apceļot vienā laikā. Bet, protams, tā pieredze, ka tu brauc un tu iegūsti daudz jaunu draugu. Un tu redzi tās tradīcijas citās valstīs. Jā. Tad tu minēji par visas pasaules apceļošanu, kas ir diezgan iespaidīgi. Kas ir tas tavs mērķis, uz kuru valsti tu gribētu visvairāk aizceļot? Noteikti kādu tropisko valsti, kaut kur varbūt uz Indiju. Uz Indiju? Kāpēc tieši Indija? Es nezinu, viņiem ir tāda foršas tradīcijas. Tāda pilnīgi cita vide. Jā, pilnīgi cita vide, tam es piekrītu. Tev patiktu tas ēdiens, ko viņi tur ēd uz ielām? Jā, tas arī izstāsta. Jā, tā pieredze, jā, tā noteikti varētu būt ļoti, ļoti forša pieredze. Es arī gribētu aizceļot uz Indiju, starp citu. Tad mēs varētu varbūt tās arī mazliet paturpināt tieši par šo Erasmus projektu. Es pats esmu bijis un piedalījies 2 Erasmus projektos Vācijā un Spānijā, kas arī bija ļoti, ļoti laba pieredze. Linda, jautājums par to, ko tu apguvi šajā Erasmus projektā un kādas zināšanas tu guvi? Labs jautājums, vai ne? Protams, es zinu pamatus itāļu un franču valodai. Un tas, ka tieši tāpat pieredze, ka tev ir iedots brīvais laiks Francijā, mazā ciematiņā, pilsētā,
un tu ieeji kaut kādā veiklā, un tu vari brīvi vienkārši franciski runāt, un tas, ka viņi tevi saprot, tas ir vienkārši. Bet noteikti, jā, man franču valoda uzlabojās, sapratu savas kļūdas, un vispār to dabu, kas ir Ziemeļfrancijas, tas jau ir kaut kas, jo es baigā bioloģiju īstenībā, ja tā var teikt. Un tur tiešām ir atšķirīgs viss no Latvijas. Un redzēt to, un kad pastāsta par to, un vienkārši tās visas kulturālās atšķirības. Mums bija arī daudz kas cits. Ok, un tad iznāk, ka tad jau, kad tu biji Erasmus projektā, jau bija Future Heroes vai nebija? Un kā tu tiki galā ar pienākumiem, ja bija? Jā, tātad šīs abas lietas nevar apvienot, to es sapratu. Bet Future Heroes sākas oktobrī, Erasmus bija novembrī. Novembrī ikmēneša darbnīca klātienē. Ja viņi būtu attālināti, es būtu pieslēgusies, bet es nevarēju vienkārši pēkšņi no Berlīnes 10. būt Rīgā un darboties. Jā, un tad tas arī kaut kā ietekmēja tavu tālāko darbību vai īpaši nē? Es palaidu garām darbnīcu, kas tieši bija iekritusi tajā Erasmus nedēļā. Bet es domāju, ka Līva arī var apliecināt, ka nekas traks nebija uz manīm. Jā. Viss neko nepalaid garām. Ok, labi, tas man ir skaidrs, bet atgriežoties pie Future Heroes un pie Fashion 4, kas ir jūsu projekta nosaukums. Pastāstiet, kāpēc tieši Fashion 4 un kā radās pats nosaukums? Mūsu nosaukums ir Fashion 4 un beigās ir tāda lapiņa. Tā kā mēs to domājam, ka katrs to var uztvert savādāk. Mēs to vairāk uztveram tā kā mode priekš dabas, priekš pasaules. Jā, tā kā vairāk nozīme tā lapiņai ir. Okay. Un tad atkal jautājums par to, vai jums ir kaut kādas izpētes tabulas, kur jūs esat veidojuši kaut kādus reitingus un vākuši datus tieši no jau šobrīd esošajiem pārstrādes uzņēmumiem un kā viņi pārstrādā šo apģērbu? Nu, īstenībā šāda informācija parastam cilvēkam nav pieejama, kā mēs noskaidrojām bēdīgi, bet mums tiešām sanāca ļoti forša sadarbība ar Agnesu Pidriku, kam ir šī pieeja šiem pētījumiem. Es tagad nepateikšu, kur viņa strādā, bet mežu attīstības uzņēmuma. Jā, ok, forši. Tad jums iznāk, ir kaut kādi, jūs esat ievākuši kaut kādus datus un jums ir pieeja, ja? Un tad jūs arī pamatojoties uz šo varat kaut kā, vismaz kaut ko saprast tieši šajā nozarē, vai ne? Nu, pieeja Agneses datiem mums nav, bet mums nākamā nedēļa, tātad 17. februārī, būs pasākums, kur Agnese par šo pastāstīs, šos labos piemērus vai sliktos atkarībā. Bet vispār informācija, ko arī mēs publicējam Instagramā, to mēs iegūstam no ārzemju pētījumiem un avotiem pašiem tādiem. Ok. Un vai jūs pašas valkājat šo jūsu ražoto apģērbu, vai arī jūs tā atturaties mazliet? Vēl nē, jo mēs apģērbus slēpjam. Mēs nevēlamies tos vēl rādīt līdz modes skatei, bet varbūt pēc tam arī velkāsim. Pēc tam, jā, ok. Bet kādus materiālus jūs pārsvarā izmantojat, kā koka vilnu vai tur kaut kādu sintētiku? Kas ir tas pamata materiāls, vai jūs izmantojat visus vai tikai daļu? Un kādā veidā? Nu, tur ir riktīgs salikums, jo tātad ir šie lietotie apģērbi, kas ir džins, koka vilna, atlas, tils, organza, viskoze. Un mēs tieši apvienojam dažādus apģērbus. Tā kā, ja tas ir krēkls, mēs viņam piešūsim klāt, tilu. Kaut ko apvienosim. Tā kā nav tā, ka mēs izmantojam tikai organisku koku vilnu vai kaut ko tādu, jo tas būtu diezgan neiespējami. Jo mēs veidojam šos te mūsu dizaina apģērbus no ātrās modes. Un ātrā moda nav diezgan dabai draudzīga. Jā, tā ir. Bet, piemēram, ir apģērbi, kas jau ir otrais pārstrādāti. Vai jūs arī izmantojat šo jau otrais pārstrādāto un trešoreiz pārstrādāto apģērbu, vai arī jūs tomēr
no jauna ražot apģērbu un tā tālāk? Šo ir grūti pateikt, jo tur ir jautājums, vai šis pārstrādātais apģērbs bija Humpalās. Ja viņš bija Humpalās, tad jā, droši vien. Okay. Jo es zinu, tad arī apģērbu ražotājs H&M piedāvāja otrais pārstrādāts apģērbus. Tad iespējams, ka arī kaut kur Humpalās nopērkams jau otrais pārstrādāts apģērbs, un tad jūs viņu trešoreiz pārstrādājat tādā ziņā vēl vairāk veicinot šo apģērbu pārstrāde, kas arī ir ļoti, ļoti labs rādītājs, manuprāt. Tad, jā, mēs aptuveni esam izrunājuši visu, bet varbūt tās pastāstat vēl mazliet par to, kāda ir jūsu nākotnes plāni pašām, piemēram, Līva, kur tu gribētu iet mācīties tālāk un kas ir tavos plānos pēc pamatskolas beigšanas? Es pati vēlos kļūt par dermatoloģi vai kosmetoloģi, jo man ļoti patīk medicīna, bet es nezinu, kā tas izvērsīsies manā dzīvē, jo man liekas, ka tas ir ļoti grūti tikt, piemēram, Stradiņu universitātē, kur tu vari iegūt šo izglītību. Tā kā redzēs. Jā, ok, tad dermatologs, tad ir nepieciešamas ķīmijas zināšanas, vai tev tādas ir, un vai tu mācies papildus, un kā tev vispārība atzīme skolā ķīmijā? Tagad, man liekas, man vidē ir kaut kāds 7, bet ķīmija priekš manis ļoti jauns priekšmets, jo to sāku mācīties tikai šogad. Bet man ir paveicies ar ķīmijas skolotāju, man ļoti labi ķīmijas skolotāji. Papildu šobrīd vēl ķīmiju nemācos. Bet tad, kad pabeigšu 9. klasi, es domāju, ka gribētu iet uz skolu, kur ir stipra ķīmija. Jā, okay, tad tā varētu būt kaut kur vidusskola visticamāk. Ok, Linda, kādi ir tavi nākotnes plāni? Universitāte vai uzreiz sāks strādāt? Jā. Man ir īstenībā daudz iespējamo variantu, bet es sākšu ar visstrakāko, kas ir mācīties PR vai grafikas dizaina Itālijā, Florences Mākslas institūtā. Otrs ir, ja pirmais nesanāk, otrs ir kļūt par skolotāju, jo mana oma ir bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Un man tas vienkārši patīk, un es pateikšu, sanāk. Jā, kur tu esi apgūvis līdz šim grafikas dizainu? Nekur. Nekur pašu apmācībā, vai ne? Jā, plus mīnus. Plus mīnus, jā. Ok, un kādās programmās tu darbojies aptuveni? Visā Adobe. Visās Adobe, ok, forši. Jā, tad kāpēc tieši vidusskola, nevis tehnikums vai profesionāla izglītība? Es nesen noskaidroju, ka tas ir ļoti īpašs gadījums Ogres novadā, ka es esmu pirmā un vienīgā pagaidām, kas izdomāja iet uz Madlēnas vidusskolu no Lielvārdas, jo man bija iespēja iet, protams, citur. Daudz man klases biedri aizgāja uz Rīgu vai uz Ogres gimnāziju. Bet es gribēju vienkārši, tā kā rāda filmās, amerikāņu parastu vidusskolas pieredzi. Jā, ok, tas ir skaidrs. Tad iznāk, ka tu no Lielvārdas braukā uz Madlienu vai dzīvo uz vietas Madlienā? Es dzīvoju uz vietas Madlienā. Ok, forši. Un tad tu arī kaut ko apgūsti papildus, piemēram, nezinu, kaut kādu matemātiku, fiziku, kaut kādā paaugstinātā līmenī, vai tu mācies tikai optimālajā vidusskolas līmenī? Pagaidām vēl nav padziļinātājs, bet vispār esmu bioloģijas novirzienā. Jā, ok. Un kāpēc tieši bioloģija? Jums abām tuva tēma bioloģija, un kāpēc tev tieši bioloģija? Kā jau es teicu, man tas ģimenē vienkārši ir. Un, okay. Jā. Jā, un Līva, tev tas nav ģimenē, vai ne? Nē, man abi vecāki ir juristi. Tā kā man vispār šīs tēmas nav nekas saistīts tāds. Ok, tu arī neesi domājis iet studēt kaut kādu jurisprudenci un kaut ko tam līdzīgu? Nē. Tev tas nesaista, vai ne? Tas izskatās ļoti nogurdinoši, un tie papīri. Es tiešām nevarētu pa papīriem kaut ko rakstīt un tā darīt. Jā, tev nepatīk tā kā sēdēt pie galda birojā un vienkārši kaut ko rakstīt un skatīties datorā. Jā, man liekas, tas ir ļoti garlaicīgi. Ok, bet tagad darbojoties arī Future Heroes, tas arī nesanāk aptuveni tāpat? Varbūt kaut kas nedaudz tāds ir, bet tas vairāk notiek telefonā, ka tu rakstīji īziņas
piemēram, sponsoriem tur raksta īziņas un tā kā mēģini viņus dabūt, bet tas nav tā, kā juristi to dara. Okay, un runājot arī mazliet par pašiem sponsoriem, kā jūs viņus meklējat un kā jūs piesaistat, vai jūs rakstat kaut kādus e-pastus, zvanat pašas, vai arī kaut kādā citā veidā, piemēram, braucat uz vietas, uzrunājat, kā tieši tas process notiek? Mums ir tāda tā kā optimāla ziņa, kuru mēs sūtām visiem, un tie, kuri atbild, mēs tā kā turpinām rakstīt tālāk. Dažreiz mēs sarunājam Zoom mītingus, lai var labāk visu saprast. E-mailā mēs arī sūtām. Jā, okay. Vienīgie veidi, kā mēs varam sazināties. Jā, un tad, kam jums nepieciešami sponsori? Jums ir tātad finansējums vai kaut kādas darbības konkrētas nepieciešamas? Nu, mēs veidojam šo modes skatu, un mēs vēlamies, lai ir gan cilvēkiem, ko paēst un ko paklausīties. Tāpēc mēs meklējam piesaistam šos sponsorus, lai viņi mums vēl var palīdzēt šo pasākumu izveidot aktīvāku un interesantāku. Jā, un tad iznāk, ka apmaiņā jūs arī piedāvājat kaut kādu reklāmu vai arī viņa logo izvietošanu kaut kādos sociālajos tīklos, vai kā tieši notiek vairums to sadarbību? Nu, mēs solam, ka veidosim publikācijas un iekļausim drukas materiālos. Un, ja viņiem ir vēl kādas īpašas vēlmes, kā piemēram izstādīt savus banerus vai kaut ko tādu, mēs esam ļoti pretīm nākoši. Un īstenībā man ir baigi grūti pateikt, cik mums tagad varētu būt sponsori, jo es vairs nevaru saskaitīt. Es esmu pazaudējis skaitu, cik Līva ir. Es pati arī esmu apjukusi sponsoros. Es nesaprotu. Jā, ok. Jā. Un iznāk, ka visus drukas materiālus, visus dizaina materiālus izstrādājat jūs paši, vai arī jūs uzticat to kādam citam no malas? Mums ir sadarbība ar drukas kompāniju, kas tātad mums sniegs šo drukas pakalpojumu, bet ar dizainiem mēs tiekam galā pašas optimāli. Jā, bet jūs arī meklējat kaut kur palīdzību no trešajām personām, vai arī jūs pašas ar pilnībā visu tiekat galā? Mums ir mentors. Jums ir mentors, un tas ir viss, jā? Jā, ok, forši. Un tas arī praktiski viss no sponsoriem. Kādi ir jūsu šī brīža sponsori, tādi lielākie? Jūs varat arī noreklamēt šeit viņus, par cik jūs esat apsolījuši. Ir ādaža čipši, silmači, zaļā josta, Caps šokolāde, piparmētra, milzu, Silk Bliss. Tad ir šī drukas kompānija. Jā, Digifix, esmu Granada, esmu Vēring. Kaut kas vēl? Tiešām daudz. Varbūt mēs kādu nepieminējām. Jā, ok, forši. Un šīs sadarbības ir arī sadarbības, kas palīdzēs jums nākotnē, vai sadarbības tieši uz šo jūsu projektu, tieši jūsu projektu ietvaros? Tas ir vairāk uz šo modes skati. Jā, un kad jums plānojas tieši šī modes skati? Ir jau aptuveni datums zināms, vai arī nav? 15. martā. 15. martā. Jā. Ok, forši. Un kurā vietā tas notiks? Riverside Veltonā. Tas tā ir viesnīca pie Daugavas, kur mums ir ļoti, ļoti skaistas telpas, kur var redzēt Daugavu ārā caur logiem. Un otrā pusē Vecerīga. Jā, ok. Cik es klausījos, jums arī ir sadarbība ar skolēnu mācību uzņēmumiem. Varbūt tās pastāstat, kāpēc tieši skolēnu mācību uzņēmumi un kādu lomu tieši šie mācību uzņēmumi ienes jūsu projektā? Nu, ja mēs viņus neatbalstīsim, tad kurš atbalstīs? Tā apmēram. Jā. Nē. Protams, ir šie uzņēmumi, kam varbūt Instagram arī nav tik daudz followeru, tā kā nopietni kādi 5, un tie ir varbūt draugi. Un viņi cenšas ar šo savu produktu, un mēs cenšamies savu pasākumu. Kāpēc to neapvienot? Tad iznāk, ka viņi reklamē gan savu produktu, gan atbalsta jūs, vai ne? Nu, tā apmēram strādā tās mūsu sadarbības. Jā, ok, forši. Vai jums ir bijusi doma par skolēnu mācību uzņēmumu, un kāpēc? Nē. Mums skolā nav aktuāla šī tēma.
Jums nav tieši pašas programmas? Jā, arī. Ok, un Linda, tev? Es esmu skatījusies šo programmu, bet tā, ka es gribētu, tā varbūt nav. Jo, man ir visādas idejas visādiem produktiem, bet es tās paturu priekš sava Instagram. Kāpēc tieši tā? Un, kāpēc? Lai praktizētu savu grafikas dizainu, es vienkārši dažreiz izdomāju kaut kādus neīstus, crazy, uzņēmumus. Un to, ko varbūt daudz nezinu, es uztaisu šos dizainus, viņus ielieku Instagramā, bet īstenībā es arī uztaisu biznesa plānu viņi. Ok, un kādas ir tās biznesa plāna struktūras, kuras tu raksti? Tu uzraksti kā reālu biznesa plānu, vai arī tas biznesa plāns ir kaut kādas skices, kas varētu būt? Grūti pateikt, kā kuram atšķirībā, bet tur būs adrese, reāla adrese ar telpām, kur šis uzņēmums varētu tikt realizēts un kāds varētu nākotnē attīstīties, kādi ir risinājumi, kādas ir idejas, kāds ir mērķis pats par sevi. Apmēram tā arī ir. Jā, un tad jautājums Līvai, kāpēc jūsu skola nepiedāvā šo programmu, vai arī tu esi ieteikusi pieteikties, vai arī neesi, vai arī tev vienkārši nesaista šī programma? Par to SMU? Jā, skolai mācību uzņēmumu. Es varbūt gribētu viņā piedalīties, bet mums skola tiešām nav aktīva šādos projektos, kā tādos. Mums tā kā ir vairāk par sportu un par hobijiem. Bet es noteikti gribētu kaut kad piedalīties, uztaisīt ar savām draudzenēm kaut kādu projektu. Bet tas šobrīd man nav aktuāli, baigi tā. Jā, es arī varētu pastāstīt mazliet par savu pieredzi tieši skolēnu mācību uzņēmumā. Varbūt esat kaut ko dzirdējuši par Fortful grupu, un tad es noteikti ieteiktu jums arī piedalīties šajā projektā, kas organizē ļoti, ļoti daudz dažādus pasākumus, un šī projekta ietvaros vēl daudz dažādus projektus. Tad šī arī ir vēl viena ļoti, ļoti laba iespēja. Tātad šī programma ir gan starptautiski atzīta, un tad arī dažādi starptautiski uzņēmumi atzīst šo certifikātu pēc skolēnu mācību uzņēmuma absolvēšanas. Un, cik es saprotu, Future Heroes darbojas tikai Latvijā vai arī starptautiski? Igaunijā arī, un par Lietuvu es nevarēšu pateikt. Bet man liekas, ka bija un ir arī. Bet, jā. Tātad Baltijas valstīs, jā? Jā. Okay. Un tad jums arī iznāk braukāt kaut kur pa Baltijas valstīm, vai arī tikai kaut kur šitepat Latvijā vietēji? Tātad šī programma savā ziņā ir tāds konkurss, kur tiek novērtēts ikmēneša mūsu sasniegums, un tas viss tiek sasummēts, un vēl kaut kādi punkti nāk klāt. Un pirmā vieta brauc uz Londonu, otrā uz Stokholmu, un trešā pa Baltiju, man liekas. Jā, kaut kur. Tad tiek uzdāvināti ceļojumi. Jā, ok. Un kā notiek šī vērtēšana? Piemēram, jums 15. martā tagad būs modes skate, un šī vērtēšana norisinās pēc šīs organizēšanas, vai arī pēc kaut kā cita. Tad tur atbrauc žūrija un vērtē, vai arī tieši visas darbības ietvaros. Katru mēnesi mums ir jāsniedz atskaites, kur ir iespējams dabūt maksimums 20 punktus. Un ir dažādas kategorijas, tā kā mēdīji, sociālai mēdīji, pasākums un sponsori, par kuriem tiek dot šie punkti. Un mēs varam tādā ziņā pačukstēt, ka mēs pašreiz uz doto brīdi esam 4. vietā. 4. vietā, ja. Bet jums arī ir iespēja vēl pārsniegt, tā kā būt 1. vietā, vai arī šobrīd vairāk nav tādas iespējas? Es domāju, ka ir, jo janvāris mums bija diezgan ražīgs, un februāris arī būs, un marts vispār. Bet tur nāk klāt punkti par final pitch, kur mums ir jāprezentē šis savs Fashion for, par kuru mēs iegūsim punktus. Un tas arī būs tas pēdējais noteicošais
rādītājs. Jā, tad tas ir, kurā aptuveni datumā būs šis fināls, un tad noskaidrosies visi labākie. Es varu pateikt, ka tas ir nedēļa pēc modes skates. 23. Bet uzvarētāji būs tikai mūsu Future Heroes izlaidumā aprīlī. Okay, tad 23. būs fināls, un 23. arī būs cits bazārs, kas norisinās Tirdzniecības centrā Domina, un kuru rīko Junior Achievement Latvija. Ok, forši, tad jūs nebūsiet uz tirdziņu. labi, tad jā. Mēs šodien varam beigt, un arī varbūt tās jūs varat noreklamēt savus sociālos tīklus un pastāstīt arī mazliet par tiem. Līva man pasaka, lai es saku, bet tad Instagrams, mājaslapā un TikToks mums visur ir vienāds fashion4.lv. For rakstās ar angļu for vai arī 4? Vārds, ja? Ok. Jums arī mājaslapas klausos, ja? Un kādā vidē, un vai jūs to pašas taisījāt vai nē? Mājaslapā mums ir... Es nezinu, kāda formā, bet mājaslapu pieteicās izveidot mūsu mentors, un mēs esam tikai pateicīgi par to, bet tas bija ilgi, tas bija ļoti ilgi, bet tas ir diezgan kvalitatīvi. Ok, forši, tas ir pavisam cits līmenis, jums ir mājaslapa, mums vēl nav, bet jā, tad arī mēs šodien bijām Jaunie un podkāstu studijā. Ja vēl ir kādam vēlēšanās ierakstīt kādu podkāstu, tad droši rakstiet uz podkasti@ogresnovads.lv, kur arī jūs varat iekļaut svarīgāko informāciju un vēlamo datumu, kad jūs vēlaties veikt sarunu. Un tad arī tiekamies citos projektos. Teiksim paldies Līvai un Lindai par šo sarunu. Tad arī Līva un Linda var atvadīties. Tā! Jā, paldies visiem klausītājiem, un tad jau tiekamies nākošajos podkāstos. Minūtes.